Viss aiziet jau. Liels brīdis ir sagaidīts šodien ciemos Pārlaimīgs podkāstā. Es ilgi domāju, kā varētu pieteikt šo cilvēku, un es īstenībā došu pašam tev to iespēju. Kā tu pats sev pieteiktu podkāstā? Man kopš uzvārdu maiņas man patīk sev pieteikt kā Deivids Barons, īpašuma barons. Nezinu, vienkārši labs cilvēks. Deivids Barons, ok, vienkārši labs cilvēks. Man atkal es tieši arī domāju, kā man vispār tev pieteikt. Vai pa īpašumu cilvēku, vai kā tu zināms iepriekš bijis Ironmanu gājis, ja nemaldos, Latvijas regbija izlasē spēlējis. Jā. Latvijas regbija izlasē ziemas spēlētājs, tiešām vienkārši labs cilvēks, un līdz ar to, dāmas un kungi, sveicam Deividu Baronu šodien pie mums ciemos. Čau, vecīt. Čau. Prieks tev satikt. Pat aizno no basketbola kluba spēles, nākam saldu. Uzvara. Kā patika? Ļoti labi, es esmu saldas komandas lielākais fans, man liekas. Kā Deivids ir klāt, tā vienmēr Uzvara. Tā ir uzvara, un šodien kandaviešiem sveiciens Kandavai sadevām pa muguru smuki. Bet šodien bišķi vairāk parunāsim ne par sportu un ne par varbūt nedaudz pieskarsimies īpašumu lietām, bet parunāsim mazliet vairāk par tādu interesantu tēmu kā pārdošana. Jo daudziem cilvēkiem, ko vēl joprojām pārdevējs liekas, kas ir pārdevējs? Pārdevējs ir tas cilvēks, kas maksimā pārdod un pīksti. Kasieris. Jā, bet patiesībā cik daudz plašāk tas, ko tas viss ietver, un kā tu paskaidrotu? Kas ir pārdevējs? Zini kā, kas ir interesanti, es tieši braucu uz tejieni, man jau likās, ka tu man apmēram kaut kā tādu jautājumu prasīs, un tad tas, par ko es tā kā galvā nedaudz pafilozofēju, kad, principā, kas vispār ir pārdevējs ir kaut kas notiek virz uz kaut kādu darījumu, ja? Un darījums ir kaut kas, kurā divi cilvēki ar kaut ko apmainās, ja? Vai organizācijas apmainās un tā tālāk. Ja? Un tad pārdevējs ir tas, kas virza uz kaut kādas vērtības apmaiņā, kur divas puses apmainās ar vērtību, un pārdevējs izmanto savas prasmes, stratēģijas, ietekmi, lai notiktu šī apmaiņa. Un principā visa ekonomika balstās uz apmaiņām. Ja? Un tā kā, man liekas, pārdevējs tas ir tāda fundamentāla pamatprofesija, kas uz kā turās visa, principā, pasaules ekonomika. Wow. Es reāli nezinu. Aplausi, jā. Aplausi. Tur vienkārši, es redzu mikrofonu šķīs nārā, mums tur visi jāpagriež, bišķi klusāk, tur vienkārši tur šī jau podkastā es redzu jau. Bet super, es pilnīgi piekrītu tev par to, ka tas ir vispār tāds fundamentāls kaut kāds rakstura kopums, kas cilvēkam piemīt, kad viņš ir labs, un to es gribēju arī pavaicāt uzreiz. Var pateikt kaut kādas, piemēram, tev nāk jaunie aģenti, tu jau, es domāju, vairs nenodarbojies ar atlasi, to dara tagad frančīžu īpašnieki, bet ko tu skaties, teiksim, uz ko tu skaties cilvēkā, kā tu viņā redzēji, šajā ir potenciāls cilvēkā, šis tas būs pārdevējs. Jā, parasti, un tas, man liekas, ne tikai pārdevējiem, tas vienkārši jebkurai lietai, man liekas, vienkārši svarīgi, ka tev deg acis, ja, un tā ir tāda lieta, ko, man liekas, spēja atpazīt cilvēks tikai, kuram pašam deg acis, ja, tu kaut ko ir kaisla, tā aizrautība, tu esi iededzies, tu gribi, principā, ļoti liela gribēšana, vienkārši kaut ko ļoti gribi, vienalga, kas ir, gribi uzvarēt basketbola spēli, vai tu gribi uztaisīt darījumu, vai tā tālāk, vienkārši tev ļoti gribās kaut ko, ja, un tad tā, man liekas, ir tāda fundamentāla pārdevēja, tā kā, lieta tev jābūt ļoti lielā vēlme, nezinu, pēc veiksmes, pēc naudas, pēc, nezinu, vienalga status, vai pēc kaut kāda, tev kaut kas ļoti jāgrib, ja. Un, jo tad tu vari iemācīties visas prasmes, tad tu būsi pietiekami neatlaidīgs, lai nepadotos, tad tu būsi pietiekami ilgi spēlē, lai vispār sasniegtos labs rezultāts un tā tālāk. Tā kā vienkārši tev ļoti, ļoti jāgrib. Ļoti labi sapratu tev. Es atkal iedomājos par to vienu lietu gribēšanu. Jā. Pilnīgi piekrīt. Bet kas ir? Piemēram, es arī iedomājos, atnāk divi, strādā uzņēmumā 5 aģenti, un kāpēc vienam ir gribēšana lielāka nekā otram? Es vienkārši domāju par to, kāpēc lai tu negribētu, teiksim, būt super veiksmīgs? Kāpēc? Es par to domāju. Man savā ziņā liekas, ka tā gribēšana diezgan daudz gadījumos var būt pat, liekas, varbūt lielākajā daļā pat gadījumu, ir no tā, ka tev ir kaut kas trūcis, jā, tā kā, piemēram, tiek dzenās pēc naudas, varbūt tev ir trūks kaut kāda drošības sajūta, nezinu, vienalga bērnībā vai kaut kur, vai
vai tiek skriet pēc statusa, jā, varbūt tu esi bijis, nezinu, peška, jā, tur skolā vai kaut kas tāds, jā. Kas ir peška? Restīvi, jā, tur zemāks status. Nu, kurienes nāk peška tā vārds vispār? Es nezinu, no cietuma. Pirmo reizi šī tāda peška, jā. Tas ir tā kā šahā, tas bandinieks, jā. Tas ir mazākais status, jā, tev mazākās kustības, ko tu vari izdarīt un tā tālāk, jā. Man liekas, diezgan daudz, kas nāk no tādas, tā kā, nezinu, nevērtības sajūtas vai tā kā no tā, kad tu liekas, un neesi pietiekams vai neesi pietiekami vērtīgs, jā, un tu līdz ar to tu gribi pretējo, jā, tu gribi status, tu gribi naudu, tu gribi drošību, tu gribi pārliecību, jā, tā kā es domāju, diezgan daudz nāk no tā, un tāpēc arī, man liekas, diezgan izteikts tas, kad ļoti labi pārdevēji, ļoti labi uzņēmēji, viņi nāk no, varbūt, šobrīd, piemēram, man liekas, man nav nekāda statistika, bet tā kā liekas no tādām, varbūt, mazāk attīstītām valstīm, vai mazāk attīstītiem reģioniem, vai mazāk attīstītiem. Un kas ir interesanti, ko es biju ievērojis, kad lielākā daļa ļoti labi pārdevēju nāk no reģioniem. Tieši Latvijā, jā, piemēram, Rīgā, tā kā rīdzinieks, jā, labs pārdevējs. Nav, es baigi daudz saticis, jā. Mēs paši esam ap divi no reģioniem, jā. Tā kā, teiksim, reģioni, jā, tu esi no Saldas galvaspilsētas, jā, bet... jā, starp Deivids arī viens no cilvēkiem, kas zina, ka Latvijas galvaspilsētas saldinieks skatījumā ir salda. Tā es jau esmu piekritējis. Jā, super. Jā. Tāpēc man liekas, kad tie reģioni, vai tā kā, tev ir bijis kaut kāds iztrūkums, vai ja tev apkārtnē tu esi redzējis kaut kādu iztrūkumu, jā, un tu vienkārši tik ļoti vairs negribi to, kad tu esi gatavs paciest tās grūtības, vai to disciplīnu, kas vajadzīga, vai mācīties vairāk nekā cits, tāpēc, ka, jā, tas bijis lielākā trūkumā, varbūt. Super, es tev īstenībā varu tikai un vienīgi piekrist šajā situācijā. Ja skatāmies, teiksim, uz kaut kādiem, kas mums ir jāatlasa vai jāpieņem komandā, tad jāskatās uz čaļiem, kad deg acis un kas nāk no kaut kāda under background, no zemāka background, kas tiešām grib tikt ārā no tā visa. Tādā ziņā, jā. Pastāst, kas ir, vispār, ko es gribēju īstenībā. Kāds ir par stāstījis pirms tam, ka tu tagad ej vidusskolā, pabeidz vidusskolu, jā? Un tad tu sāc jau pārdošanā uzreiz nekustamies, vai kā tev virzās, kā tu ties līdz nekustamā īpašuma pārdošanai, kā tu vispār kļūst par to tirgu? Man bija tāds tā kā nedaudz interesants stāsts ar to, kad man mamma teica, ka kurš vasarā nesēdēs mājās un tā kā meklē jau, kur strādāt, jā, un tas arī ir. Kura klase tā ir? Tā ir 12. klase. Viņa jau, protams, katru vasaru lika kaut kur strādāt. Bet tad jau bija deadlines. Jā, es arī gāju strādāt vai kaut ko tur darīju jau iepriekšējās vasaras, bet tā kā, tā vasara bija tāda, kad, viss skola beidzās un tā kā, pa lielam kraties ārā. Tāda apmēram nodoms ir tāds, ka kraties no mājas ārā. Un es arī diezgan gribēju kratīties no mājas ārā. Bet es baigi negribēju strādāt. Ja, man bija tāds, baigi negribēju strādāt. Un, ja tur kaut ko nezinu, kas man iepriekšējais spriedz bija mojkā strādājis, apzaļmošanā, vēl kaut kas tāds, jā, un es tā kā, tas man baigi neinteresēja. Un tad es domāju, ja es kaut kur pieteikšos, tad jābūt tā, ja mani paņem, tad tas būs baigais jackpots priekš manis, jā. Es domāju, labi, ja, lai man tā kā nevar piesieties, jā, man tā kā, es aizsūtīšu 2 CV, aizsūtīju abas 2 CV uz nekustamā īpašuma, tā kā, kompāniju vakancēm, un viena arī man piezvanīja. Es aizbraucu uz Rīgu uz interviju, kaut stundu ātrāk atbraucu, tur jau uzvalkā stāvu pie tā ofisu, un vienkārši stundu tur gar parku, tur stāvu, tridos kaut ko gaidu. Satraucies bija? Es nebiju īstenībā baigi satraucies. Es biju diezgan gatavs, jā, jo es tur, uzvalkā tāds šārp, jā, gatavs jau prezentēt tālāk. Pēc intervijas viņi man zvana, es vēl skolā esmu, kodā, tur pārtraukums gaitnī, un viņi zvana, Artis vēl atceros, jā, tas... Pirmais mums priekšnieks, jā, un viņš zvana, saka, klausies, mēs tev tā kā labprāt pieņem darbā, jāsāk strādāt, jā, un es saku, bāc, nevarētu bišķi pagaidīt, man tagad eksāmeni, tā tālāk, tā kā varētu vasarā sākt, un tā. Viņš saka, tu skaties, es domāju, ka mums vasarā jau varētu būt arī tās vakants jau aizņemts, jā, tā kā vieta varētu arī nebūt, jā, bet, varbūt būs, varbūt nebūs, jā. Un es tagad domāju, ko man darīt, un es domāju, labi, parunāšu mammu, es saku, mammu, tā kā, ko tu domā, tā kā, es kā, gribu iet, jā, bet, tā kā, skola un tā. Viņa tāda saka, kas man īsumā visu cieņu, ja viņa tā kā teica, kādu lēmu pieņems, tā, tas būs labi, jā, un tāds, wow, tā kā, tāda atbild, tā kā tāda uzticības kredīts iedod, jā.
Un visas, es domāju, labi, es aiziešu skolu, un es domāju, jā, man izdosies sarunāt tā, ka es varu neiet skolu, un tā kā man neieliek tur neataisnots, man kaut kā, nezinu, tur nesamazina man atzīmes daļa tā un tā tālāk. Un, kad man arī eksāmeni, jā, man jāsagatavojas eksāmeni, kas var sagatavoties pa viņiem brīvdienās, jā, un man arī nereāli labi klases audzinātāji, jā, tā kā nereāli paveicās tieši, ka tā ir mana klases audzinātāja, viņi arī vēl palīdz visu to saorganizēt, jā, un čipa labi, viss davai mauc, un nav tā, ka viņi saka, nē, tu tur, vai tur mani, vai tur saka, nē, tur nevarēs, un tā. Un viss, un tā es sāku strādāt. Man izklausās tā no malas, ka tās jau ir kaut kāds jau 12. klasē, kaut kāds maksimālākās tirgoņa prasmes. Aiziešu uz skolu, sarunāšu, ka es nenāku. Bet man tur viss sakārtosies, es eju strādāt, klases audzinātāji palīdz tam visam, izcēla apstākļi, un tur noteikti jau ir kaut kādas tirgoņa. Iepriekšējā dzīvē noteikti kaut kādas vai gribējās. Jā, tad viss notiek. Jā, tad lietas notiek, jā. Un kā tas jau sanāk 12. klasē, tu jau tad aģentūrā oficiāli strādāji, tad sāk jau darboties, kaut kāds zvans jau veids. Jā, 18 gadu bija vispār nerunāja nevienu vārdu krievisku, un tu Rīgā pusi no klientiem, viņi runā krievu valodā, jā, un tu tur no lapas lasi. Latvijas uzrakstīts, kas ir krieviski. Jā, skriptu tur kolēģis palīdzēja sagatavot, jā, un kaut ko tur mēģina centies, un jā, principā tā ir sāk, jā. Un kā tu domā, tagad 12 klasnieki, vienkārši mēs te Osas arī no Liepājas, sveiciens Osu tev. Viņš saka, jauns džeks, kas grib nākt strādāt. Es saku, protams, kāpēc nē? Viņam 21 gads tikai, bet tas jau 21 jau ir reāli. Vecs čals, tur jau viņam ir sen jau jāmauc pa lielam. Bet kā tu skaties, tagad jaunie nāk daudz, tu zini? Mums ik pa brīdim, mums diezgan bieži pieskās jaunie, tie ir daļa tā, ka, īstenībā mums visu komandu paši ir diezgan jauni, un tad viņi arī var tā kā relētoties, viņi tā kā skatās tām bildēm, skatās, teiksim tā, man liekas, mēs izskatāmies arī baigi labi vēl, jā, un tad viņi tikai domā, mēs esam tie paši, jā, un tāpēc mums pieskās daudz, bet diezgan, ir tā kā, teiksim tā, to, kas redz, kas man patīk, jā, kad ir vēl joprojām tādi paši hustleri, kā mēs, jā, kā es atceros, nezinu, kā es sāku, tādi paši ir arī tie jaunie, jā, tikai skaidrs tas, kad, ar viņiem ir daudz vairāk jāstrādā, jā, pie tādas nobriešanas, jā, pie tāda, nezinu, lēmumu pieņemšanas vai pie attieksmēm, kas, es tā domāju, atceroties sevi apakaļ, jā, man jau var nebija nekādas baigi tur tāds uzreiz labās attieksmes vai disciplīnu tā tālāk, ja tu jau gaitā to iemācies, jā, un tad tam vadītājiem, man liekas, ir jābūt spējīgam tā kā, ieraudzīt to potenciālu un sagaidīt, kamēr viņš nobriest, jā, un ne visi, man liekas, var, sagaidīt to. Iziet to posmu, lai viņš varētu jau būt reāli jau tāds pārliecības nobriedis. Un atceries, ka tu zaudēji savu nevainību? Kad tu pārdevi pirmo īpašumu? Vispār man pirmais darījums bija, es iznomāju vienai omītei, un opītei viņiem bija tā kā pagraba telpas, un viņiem baigi, tā kā tur jāmaksā komunāli un tā tālāk, un viņi nevar atļauties to. Jā, un viņiem īstenībā bija tāda liela problēma, ka viņi maksā tos komunālos, bet viņiem vajadzētu, nezinu, ēdienu pirkt vai tā kā zāles pirkt, mēram tā, jā, un tur ir diezgan tāda slikta situācija, un es atradu nomnieku kaut kādu tēnīci, jā, kas gribēja uztaisīt tēnīci, viņiem tieši vajadzēja kaut kāds tāds tā kā budžeta kaut kāds telps, jā, un viņš iznomāja, tas man pirmais darījums, tur bija baigi priecīgs, jā, un tas senioru pārsardu ļoti priecīgs, apmierināti, un tas man bija pirmais dīls, jā. Pirmais dīls, tātad Davidam Baronam pirmais dīls ir bijis nomas darījums vecākam pārītim pagrabstāvā. Jā, puspagrabs, jā. Puspagrabā tēnīca ienāca iekšā. Un zinu, ka tagad tur ir kebabnīca. Wow. Noteikti tu atceries to savu pirmo vienu. Jā, es katru reizi tur braucu garām, es tā kā skatos, es arī braucu, pirmais darījums bija Brocēnos tās 5. stāvā tās dzīvoklītes, un es vienmēr braucu tur uz ezeru, un vienmēr skatos to 5. stāvu logu, un tāds atceros, tie bija labi laiki. Un interesanti jau tas, ka tu gandrīz katrai mājai tagad brauc garām, kurā tev bijis dīls, tā kā I did this. Es esmu tur bijis. Brauc pa pilsētu. Jā. Mans rajons, man pilsēta. Tu uzreiz saprati, ka nekustamais īpašums ir tavs tēle, ka tu to iznomāji to? Vai... Kāds ir tas? Kad tu ieliec to nodomu, jā, kad es eju līdz galam tajos nekustamajos? Zini, kā man vispār, teiksim, tas backstory stāsts, kas izlasīja to Roberta Kiyosaki grāmatu, kur ir, tas galvenie principi, ko es atceros, ir, sāc strādāt pārdošanā, uztais savu biznesu un pēc tam iegulda nekustamā īpašumā. Un es tā domāju, īpašums, tā kā, значит, visi beigās naudu liek īpašumā. Tad man vajadzētu sevi izglītot tā kā par to un vajadzētu būt kaut kā saistītam uzreiz ar to.
Un viss, un tad tajā brīdī es pieņemu lēmumu, labi, es eju īpašumu jomā, un es gribu šo visu stēlu saprast. Bet tas, kas man notur, vai kāpēc es tur visu laiku palieku, ir, es nezinu, pats tas, dzīvesveids vai saturs tam darbam, ja, saturs tam darbam, tu tur novērtē īpašumu, tas man liekas interesanti, tu satiec cilvēkus, tu tur izsini viņu problēmas, tur tev jāpārdod, tev ir jārisina problēmas vai tas dīls, teiksim visas savas radošums jāizmanto, lai lietas notiktu, ja, un tad man ir bijuši kaut daži tādi darījumi, kas ir, teiksim es jau gribētu teikt tādi dzīvi izmainoši cilvēkam, ja, ka viņš varēja palikt uz ielas un būt bombas, ja, un kur alternatīva, kur atrasinot viņu tur visas situācijas, arī to īpašumu pārdošanu, vēl tur miljonu situācijas un nopērk kaut ko vietā un tā tālāk, cilvēks nekļūst par bombu, ja, un vairāk tāds stāsts, ja, vai piemēram, kaut seniori pārdzīvo 5. stāvā, viņiem tur problēmas tur nokļūt, tur veselība, vēl kaut kas, ja. Bet viņiem ir 1. stāvā telpas neremontēts. Ja. Un tu pārdot īpašumu, tu palīdzi viņiem tur iekārtoties. Visā tāds stāsts. Ja. Un tev katru reizi tāds reinforcement, es daru kaut labu lietu, es palīdzu cilvēkiem aiziet nākamajā levelā savā dzīvē. Ja. Un visu, tu prieks no tā. Un sapraties tev ļoti labi. Pa šito te paturpinot tieši, man arī liekas, ka patiesībā mēs ļoti labu darbu daram. Sākot ar to, ka tirgus analīze, precīzi cenas noteikšana, cilvēks reāli saprot, par ko iet runa, kāpēc tā cena tāda rodās. Un vienīgais, kas man tā nedaudz šajā te darbā mulsina vai nedaudz padara bēdīgu, kad ir mūsu tai profesijai iemīt tā vēsture kopš Padomju Savienība bruka 92. gadā. Un tad bija visādi darboņi, visādi mēmākie, kas uz nekustamiem īpašumiem visādas afēras taisīja, un vēl joprojām var just to atblāzmu no kādiem seniem laikiem, kad, ko jūs jau tur kaut kādu uzliekat savu tur mistisku ciparu pa virsu un tikai slaucat naudu. Tā kā, jā, tas tāds. Zin kā tāds ir, un to, ko tas ir vienkārši tieši rezultāts Padomju Savienībai. Jo var redzēt sabiedrībā ļoti daudz sekas, kas ir no sociāli domājošiem vai komunistiem, tā tālāk, un no visām privatizācijām, tā tālāk, tā sekas vēl šodien ir. Ja? Un to, ko es meklēju jaunas frančīzes citās valstīs, ievēroju, jo mēs tagad pētam daudz dažādas tirgus, kad tās valsts, kuras ir bijušas Padomju Savienībā, viņiem ir tieši tāda pati situācija ar aģentiem. 1-1, ja? Kad ir uzlabojas, tā kļūst par profesiju, viņa profesionalizē, visam apdrošināšanām tā tālāk, bet ir vēl tā 90. gada piegarši, tāpēc, ka ir vēl tā paudze, kur bija izbaudījuši to visu. Jā, tā paudze, viņi vienmēr zinās, kur atkal ir tas labais piemērs, piemēram, Amerikas Savienotās valsts, kas ir lielākā ekonomika visā pasaulē, un viņiem tā ir normāla standarta profesija, vai, piemēram, Arābu Emirāti, kur tā ir vispār top profesija, kur cilvēki visvairāk nodarbojas tieši nekustamā īpašuma tirdzniecību. Jā, vai Zviedrija, Igaunija, kuras arī ir superattīstītas ekonomiskas valsts, kurās ar likumu pat ir noteikts, ka, piemēram, Zviedrijā tikai aģenti tirgo īpašums. Ar likumu noteikts, jā? Jā. Wow, tas ir kaut kas jauns priekš maniem. Kā vispār, tu sāc strādāt tajā impērijā, un tu darbojies, notirgo savu pirmo pusgrabu, iznomā savu pirmo puspagrabu, kā līdz tai domai, es varu pats, es darīšu savu kā atnāk līdz tevim, un kā tu iestartē to visu. Jā, pirmkārt, visu cieņā impērijā, ka viņi vispār man paņēma un ļauj ieskriet ar šajā jomā, un tur sanāca vienkārši tāds periods pa vidu, kur mums tur čumiem bija bārs, un tad es tur aizgāju vēl algo darbu nostrādāju un tā tālāk, un pēc tam saka atgriezos īpašumos, jo man ir tāds nosacīt gap times bijis, starp to sākumu un kad es turpinu īpašumos. Un tad, kad es turpināju, es vienkārši ļoti daudz dažādas aģentūrās biju paspējis strādāt, un ja neskait vienu, kurā man bija tiešām izcils priekšnieks, no kuras lielāko daļu savus visus attieksmes un piegājiens un pārdošanu un tā tālāk iemācījos, visas pārējās bija ļoti vājas, ļoti vāja vadītāji, kas vispār neieguldās tā kā aģentā, ļoti vājš mārketings, nav vispār nekādas sistēmas, nav nekāda veida, kā dabūt klientus, nav nekādas reklāmas, vispār principā nekā nav, viņi tev iemet, rekurēs zvani un cerams, ka tu izpeldēsi, un vienkārši nesmaz naudu. Un man vēl tas viss būtu labi, pret man vēl būtu bijis ļoti labi attieksme vai kaut kas tāds,
Bet man diezgan daudz kas neapmierināja no tā visa. Un tā kā tas bija ne tikai, nezinu, tas bija viena aģenta, otra, trešā, ceturtā, man liekas, 4-5 nomainīja. Tā kā es biju jau pēdējā, kas skaitījās tāds top developers, ekskluzīvi īpašumi, tur viskrūtākais birojs, viskrūtākajā vietā un tā tālāk. Es saprotu, ka pat viņi nevar deliverot tā kā, ja. Man kā, tā kā viņu darbiniekam, ja, es saprotu, kurš es varu labāk, jā, labāk, un tas man arī priekš manis bija tā kā, kad es jau gāju turienes, tad domāju, es aiziešu tur, un es tā kā dabūšu to pieredzi, ko es tā kā sagaidu, jā, ka tā kā, ka man iemācīs, kā strādāt tur dārgiem īpašumiem, jā, man iemācīs, kā pārdot, vai man, nezinu, tur iemācīs, kā dabūt labus dārgus objektus, vai ko atšķirās viņa mārketings no, nezinu, tur standarta objektiem tā tālāk. Jā, ja es to visu dabūšu, es būšu priecīgs un tā tālāk, bet tā kā viņi nevarēja deliverot, es saprotu, kroči, laikam neviens nevar. Tad, vai es tagad sēdēšu un čīkstēšu par kaut ko, ka neviens neko nevar, vai es tā kā, ja jūs domājat, ka esat tik gudrs, tad tā kā jāsāk kaut ko savu. Tieši tā, ja tu pats domā, jā, es varu labāk, tad jāsāk darīt. Jā. Bet es iedomājos, ja tev teiksim, tu aizies strādāt uz aģentūru, es īstenībā pirms, Avers ir man pirmā aģentūra, kur es strādāju, un es noteikti arī pēc partnerattiecības uzturēšu, cik ilgi es vien eksistēšu kaut kādā jomā un mērā. Bet es patiesībā 18 gados aizsūtīju arī uz aģentūru savu CV. Un es arī tur aizies, gatavs čalis, arī izlasījis. Roberts, ka jau saka, izlasīts ir, ja iekšā tajā, bāru un telpā ar to vadītāju, viņš man uzreiz nemēs. Kāds tavs dzīves lielākais sasniegums? 18 gados, jā. 18 gados. Pirmais spermatozīts bija. Jā, izlauzos pirmais olšotā. Jā. Pats tāds sašuts, nezinu, ko teikt. Es pasaku, un viņš tur skatās sašuts uz manīm. Es arī sašuts uz viņu skatos. Labs. Un jā, viņš teica, labi, tu vari iet. Pēc tā? Jā. Es nezinu, varbūt tieši laikam es tev jā, tas man tā bišķiņ nosit uz to īpašumu pusi visu, bet tāpat es paliku visu laiku, turpināju izglītoties, un vienīgais, teiksim, no kā varēja latviski izglītoties, un viegli pieejams bija tu. Jau Facebookā iegāja, tur tiešraidi vienkārši. Tur nekādi mikrofoni, tur telefonā, es tur klausos, jā, visu var dzirdēt, bet idejiski, jā, kad, doma, ko es gribēju pateikt, kad tas deliveries, es varu iedomāties to uz aģentūru, ja, piemēram, būs tāds strādāt Averā, un tu man būtu iedevis, piemēram, rekur SS strādāt. Tas būtu, es domāju, arī tur būtu tikai laika jautājums, lai tu jau ej tālāk un darbojies vats. Tā kā, bet klausies, viena lieta, ko es tev gribēju pavaicāt. Atcerējos, tu man vienreiz stāstīji par vienu savu kaut kādu pārdošanas pieredzi labu. Kaut kādu pārdošanas konferenci, kur tev uzaicināja, un tur bija auditorijas priekšā jau stājās, bija kaut kas tāds. Jā, es varu iedomāties, ko tur runāja. Man liekas, tas ir auditorijas priekšā. Mēs arī aicināsim ciemos, mēs gaidām viesturu mēģšanu, un ar viņu parunāsim par publisko uzstāšanu, par publisko runu, kas, man liekas, jau ir pārdošana. Masai. Kā tu jūties vispār, ka tev jāizdiet ir masai priekšā? Godīgi. Zin kā, tas stāsts bija apmēram tāds, kad es tur biju vinnējis to pārdošanas guru konkursu, un viņi pēc gada taisīja tādu konferenci pārdošanas formula 2014 vai 2015 vai kaut kas tāds. Un viņi man uzaicināja kā speakeri, tāpēc, ka es biju vinnējis to pārdošanas konkursu, un man liekas, tas, par ko viņi tā kā neaizdomājās, ir tas, ka, labi, es pēc tam varu pārdot, jā, bet es tagad, kad vispār esmu runājis vairāk par tur pāris cilvēku priekšā, tik cik skolā klases priekšā varbūt tas maksimums, jā, un tur, ja es nemaldos, bija kaut kādi 500-600 cilvēki, jā, un tā ir man pirmā uzstāšanās reize. Vienkārši pēc idejas no bailēm. Tas ir pilnīgi divas dažādas pasaules, vienkārši pārdot un publiski uzstāvēt. Jā, un rēcīgi tas, kad iepriekšējā vakarā pirms tās konferences, ir tā kā iespēja izmēģināt, jā, un es atnāku, un tur ir tāda, es vēl tagad atceros, mēs vēl pazīstam, esam tāda Laura, jā, viņa, tā kā izmēģina savu to runu, jā, un skatos vienkārši, wow, viņa tik labi sanāk, viņa tāda balss, viņa tā savu tā kā stāja, un tur kustības, viss tik, atstrādāts, jā. Un es tāds aizēju, un man tur prezentācija, un es tā kā uzreiz tā skatos, un 3 vārdi, un tā kā, labi, neko, kroķis, es braucu mājās.
tā es aizbraucu mājās, un es saprotu, ka šitā arī tā nevarēs, tā kā man kaut ko baigi izdomāt, un visu nakti tur zombē to prezentāciju gatavojas, vēl vilcienā brauc, un beigās, man liekas, bija diezgan labi, un man liekas, tā galvenā atslēga, man liekas, ko es sapratu, un kas man ļoti labi nostrādāja, bija tas, kad es mēģināju būt maksimāli autentisks, jā, tā kā, vienkārši no sirds pastāstīt, nezinu, kaut kā to savu pieredzi, nezinu, kāpēc man sanāca, piemēram, uzvarēt to konkursu vai tā tālāk, nevis tur pontoties vēl kaut ko iemācīt, vienkārši pastāstīt, nezinu, ko es darīju un kā man sanāca, un kaut kādu tā kā stāstu. Un es izstāstīju to stāstu, un likās, ka visiem diezgan labi ietspīd. Man liekas, daudz labs atsauksmes tur bija. Man tieši par to autentisku, man liekas, pēdējā laikā tas tāds, es bieži dzirdēju kaut kādos cilvēkos, kas, teiksim, arī runā par tādām veiksmīgai dzīvē, vitāli svarīgām lietām. Tev jābūt tādam autentiskam, tu nevari tur feikot, kāds tu esi. Tev jābūt tāds, kāds tu esi, un ja tu, teiksim, vari publiski vēl pateikt, kāds tu esi, cilvēkiem tas ļoti patīk un baigi rezonē cilvēkiem tas viss. Bet kas bija tas pārdošanas guru? Tas bija konkurss, ko CV Online organizēja katru gadu. Tagad, man liekas, viņi vairs neorganizē, bet kādreiz bija katru gadu pārdošanas vadības un pārdošanas speciālistu konkursu. Tur piedalījās, nezinu, kaut kādā vairāk 100 cilvēku. Tur dažādas atlases kārtas, līdz tu nonāc līdz finālam, un tad to finālā žūrijas priekšā jāpārdod. Kā tur, tā kā viens pret viens tu vari kaut kādu cilvēku, tā kā viens otram mēģināt pārdot, kāds vērtē? Jā, tur ir vesela žūrija, visi ir pieredzējuši pārdošanas profesionāļi, tad ir viens, tā kā, man konkrēti bija tā kā arī viens pārdošanas speciālists, kas viņam ir tā kā loma, tev iedod tā kā, tu izvēl tā kā biļeti apmēram, un tev ir kaut kāda situācija, tur, nezinu, tu pārdod tur to un to, un manā gadījumā man bija, man liekas, jāpārdod iešana pār karstām oglēm, kā korporatīvais pasākums vai kaut kas tāds, un pretī ir attiecīgi kaut uzņēmuma vadītājs, kas, tā kā izskata iespēju uztaisīt korporatīvu ņiku. Jā, un tad viņam visādi argumenti, un tā tālāk, un vienkārši žūrija vērtē, kā tu viņiem diez galā, kā tu uzsāk sarunu, kā tu viņu vadīji, kā tu viņu klauzoji, vai tu viņu pat spēj noklauzot. Un tas, kas man liekas bija interesanti, kā es biju diezgan nokoncentrējies to, kad es viņu noklauzošu. Jā, un tā kā es jau biju izdomājis, sagatavojis dažādas tās closing taktikas, jo sapratu, ka laiks ir diezgan īss, jā, un es tā domāju, ja es viņu paspēšu tā īsajā laikā noklauzot, jā, tā kā visticamāk citi tie, tā kā dalībnieki varētu, tā kā, nezinu, izskriet ārpus laika vai nenoklauzot, bet vienkārši parādīt labas prasmes un tā tālāk, un pēc tā domāju, ok, es sākušu kārtīgi labi, es viņiem uzdevušu tādus jautājumus, kurus viņi principā ieliek strūrī, kur man tikai paliek, tā kā, pateikt, tā kā, tad jau saprotu, ka tā kā varam slēgt dīli, jā. Jā, un apmēram tā arī sanāca, jā. Tu minēji par tām oglēm, tas laikam tev no tās pārdošanas konferences kaut kā ir iesaistījies. Tas ir rēcīgi, jā. Tas ir tavā dzīvē iegājis. Tas ir rēcīgi, jā. Tev patīk nodarboties, iziet ārā stipri ārpus savas komforta zonas, es esmu ievērojis. Ne tikai laust bultas sev, bet arī citiem likt lautiņas pret savu kaklu. Staigāt pa oglēm, laust bultas, armatūru locīt ar... Kāpēc cilvēkam jāiet ārā no savas komforta zonas, ir tik kaut kādās tādās ekstrēmos? Es tikko burtiski stejiem braucot redzēju vienu video, kurā tieši Džeks stāsta par to, ka pa lielam, kā mēs tā kā nomirstam vai principā, kā mēs novecojam, ir tas, ka mēs cenšamies aizvien lielākā un lielākā komfortā ieiet, jā. Mums ir tur ērtāks un lielāks dīvāns, jā, mums tur ir siltāks, mums tur ir ērtāks drēbes, un mēs vienkārši pa lielam novecojam, jā, un tad visas tās lietas, kas ir tā kā tev kaut kā izaicina, ja? Un kas ir interesanti arī ar prātu, ja? Tā kā, jo tu vairāk kaut ko mācies, ja? Jo to prāts turpina palikt labā stāvoklī, ja? Mazāk iespēja dabūt kaut kādas, tur Alzheimers vai vēl zinu kādas slimības, ja? Un katru reizi, kad ārā no komforta zonas, savā ziņā tu kaut ko jaunu mācies, ja? Tā kā tu mācies, tā kā, ok, šo arī var izdarīt, vai tā var izdarīt, vai, teiksim, ogļu saigāšanas gadījumā, ja tu tur ej kaut treniņu mācies, nezinu, kā novadīt to visu, jā, vai kāpēc strādā, vai kāpēc nestrādā, vai kādi ir riski, kurš tu mācies, jā, un tu vienkārši tos prāts visu laiku tonusā, jā, un tikko kā tu viņu beidz lietot, jā, vai tikko kā tu sāc gribēt aizvien lielāku un lielāku komfortu, jā, tu vienkārši ātrāk noveco. Kas ir vēl pastāst par kādiem saviem skolotājiem, kas ir, tam nav obligāti jābūt, teiksim, kaut kādiem džekiem vai kungiem vai pat sievietēm, kas ir latvieši, bet kaut ko tu esi mācījies no grāmatām, kad tu teici par Robertu, jau saki, kas vēl ir kaut kādi, kas tev tā, ko tu vari reāli pateikt, jo katram cilvēkam ir, katram ir kaut kāds, katrs ir kaut kāda sava personīga, sava būtība, un kas vienam patīk, otram vispār var likties uzvalkoši, tā kā, kas ir tieši
Kas tev paticis, kas tev tāds iedvesmojas un kas tev nosēdies? Tā kā es nezinu, man pēdējā laikā ir tāds Aleks Hormozī YouTube. Jā, tieši tas ir biznesa kontents. Man liekas, teiksim tā, ja tev jāizvēlās iet kaut kādu, nezinu, MBA dabūt, nezinu, tur augstskolā vai vienkārši paskatīties viņu YouTube video, tad tur vienos Aleks Hormozī. Aleks Hormozī, jā. Hormozī. Kas bija izcels? Viņš no kurienes viņš ir? Viņš ir, tā kā izcels, man liekas, viņš ir Irānis, kas Amerikā uztaisīs daudz džimus, un tad viņš ir tā kā licencēšanas biznesu uztaisījis džimiem, un tagad viņš to visu pārdevis par kaut kādiem tur valuāciju ap 100 miljoniem, un investē vienkārši citos pakalpojumu biznesos. Jā, un tad vienkārši tas kontents ir, tur pilnīgi next level, jā. Es esmu bijis visādos tur visādos MBA, tur biznesa skolās un vēl kaut kādus tur visādus kursus tur skaties un mācies, jā, bet tā kā viņa tas bezmaksas kontents ir, es nezinu, 10 reizes, 20 reizes, 100 reizes labāks nekā jebkur maksas, ko es gājis, jā. Tā kā tas man, un arī man ļoti viņa, man nereāli rezonēja vienkārši viņa autentiskums, jā, tā kā viss, ko viņš tā kā saka, kā viņš ved biznesu, ko viņš domā tur par dzīvi un tā tālāk, es vienkārši klausos, un man ir tāds tā kā, jā. Vienkārši jā. Un forši, ka tā cilvēka paklausīsies, ka šis ir super veiksmīgs, jo dažreiz, kad tu domā par kaut kādām dzīves lietām, tev liekas, ka, es domāju, atšķirīgi nekā, tur, nezinu, sabiedrība vai kaut kas tāds, jā. Un kad ir kaut kāds tāds veiksmīgs cilvēks, kurš domā tieši tāpat, viņš vienkārši tev iedod apstiprinājumu, ka viss kārtībā, jā, viss kārtībā. Jā, pilnīgi piekrītu tev par šito, teiksim, Aleks Hormozī, tas tāds aktuālākais, kas tev šobrīd ir. Jā. Tas ir tagadējais, jā. Bet, protams, nezinu, Grant Cardone, jā, tas ir pārdošanai, jā, tur Tenix domāšana tā tālāk, jā, tur Brian Tracy, jā, pārdošanas visas, tur closing taktikas, principā, viss nāk no Brian Tracy. Jā, tas ir, starp citu, paldies manai kolēģei Ieveiks, man vispār viņa ieteica, man tur viena no pirmajiem kolēģiem. Jā, mans tā kā mentors arī, tieši īpašumos bija Andrejs Nesķerenko, jā, tā kā Andrej, ja tu klausies kaut kādu iemesdašu tajā video, tad, jā, no viņas tieši attieksmi dabūja, jā, tā kā viņš sev pasniedz, jā, kā aģentu, kā speciālists, jā, un kā viņš sevi novērtē, jā, un tas ir interesantākais, ka tu kā nevis iemācies konkrētus tā kā vārdus vai frāzes, bet vienkārši novēro, kā cilvēks, kā viņš Un kāda ir viņa ieraduma ikdienišķie? Viens ieradums, bet vienkārši kā viņš, nezinu, kā tu jūties viņa klātbūtnē, jā, vai kā viņš tā kā, krieviski tā kā pārtulkojot, ir tāds tā kā, kā viņš sevi nes, jā. Es sapratu tev ļoti labi, kā cilvēks sev nes, un to tu jūti, ka otrs cilvēks, un to tu paņēmi, ka jā, vienkārši pielīp, jā. Atceros, ka kaut kad apakaļ runājām par tādu lietu, kad tu man pateici, tā, kaut kāds tur labs video, es tos, viens otram tur aizsūtam, kur šitas te ir vērts paklausīties, un man tā atbildēja, šitas ir ļoti labs, bet šitos video tas jau tā kā zobus tīrīt, ar domu tādu, ka, lai tu, teiksim, to visu informāciju labo ieliktu, ko viņi nes, teiksim, YouTube vai vienalga, kur tu skaties kaut kāds labs cilvēks, kas kaut ko tevi iedvesmo, bet tam jābūt ieradumam, ka tu to klausies principā no rīta, no vakarā mašīnā braucot, un kas tev visu laiku skan fonā, un tu tiešām tās visas labās lietas, ko viņi tur var tā paņemt sevi un parādīt savā dzīvē, un tiešām uzšauties reizēm 10. Jā, man liekas, protams, tur ir tā kā kaut kāda robeža starp to, patērēšanu, jā, tā, satura patērēšanu un tā kā, darbībām dzīvē, jā, bet tā kā, ja tu uztaisi tādu veselīgu balansu, vai arī tu saproti kaut kādā momentā, es esmu tā kā to, nezinu, tur, to, ko man vajag, lai rīkotos, esmu apgūs, tad vienkārši rīkojies un viss, un pārējās mācības iemācies tur, tā kā darbojoties, vai arī, tā kā pa steidžiem, ja, šajā steidžā es tur, nezinu, es patērēju tur Brian Tracy, tad es tā kā saprotu, kā pārdot, man nākamais steidž ir jau kā, nezinu, tur vadīt biznesu, tur ir nākamais kaut kāds čubārs, ja, vai nākamais kontents, ja, bet, man liekas, jā, tas ir tāds tā kā, informācija, ko tu sev ieliec iekšā. Jā, man liekas, ir tie video, ja, kur ieliek 2 ūdens glāzes, vienai tu visu laiku saki, tu esi smirdīgs, netīrs, tur pretīgs, jā. Un tas ūdens tur ātrāk sabojās, un otram saka, tu esi tur foršs, smaidīgs, un tā. Jā, un tas pats jau, man liekas, cilvēki kādu kontentu sev liec iekšā, jā, tur vai visu laiku skaties, tur, nezinu, karš, tur noziegumi, vēl kaut kas tāds, jā, Šausmas films, jā, tu visu laiku uzvilkts, jā, vai arī tu klausies, tā kā, jā, viss kārtībā, tu vari tur attīsties, mācies, un tur. Ļoti pareizi. Man arī liekas, ka par šito lietu, kad tu atrod kaut kādu to vienu, ar ko tev tā kā rezonē. Un tu dabūni
un tu saproti, ka tu esi apgūst to visu, tu to ieliec savā dzīvē, teiksim, tās lietas. Tev negribās viņu skatīties, jo tu esi apgūst. Nu, zini, kā tu vienu un to pašu tasīsies. Nākošais vēl nav atnācis. Man patīk tas moments, kad kaut kas jauns parādās, kad tu jauns uzrunās rezonācija, jauna kaut kāda informācija. Tā kā, Klau, ko es tev vēl gribu vaicāt, kā vispār tagad, Davida, cik gadus nekustamās īpašumos strādājā? 10? Nu, jā, droši vien. Nu, tā kā, zin kā, man tā grūti skaitīt, jo man ir bijis, tā reāli sāk 12. gadā, jā, nu, tagad 23. jā, un tad, cik 11 gadi, jā. Bet man ir bijis kaut kāds gap years. Nu, tā kā, gap years, jā, kas vienkārši strādāja ilgo darbu un tā tālāk. Un tāds on and off, un man arī tas sākums ir bijis tāds, un tā kā, ka es neesmu bijis baigi fokusēts, jā, kas man liekas tāda liela kļūda bija, kad man tur, nezinu, tur autonomi bija, tur vēl kaut kāda, tur visādi side mini biznesi, jā, un tā kā full on, es varu teikt, nu, 17, 18 gads, jā, un tā kā, un, protams, arī uzreiz rezultāti jādaud, nu, pilnīgi citādāk, jā, tur 5 gadu laikā mēs esam tur, nezinu, es gribētu teikt, šogad mēs jau esam top aģentūra. Tikai to vēl visi zina, bet gadu beigās, es domāju, varētu salīdzināt rezultātus ar daudziem, un es domāju, ka mēs būsim top 1. To īstenībā arī jāizdara ir. Jā. Publiskā podkāstā. Sveic, labi, kas tā. Kādu vispār tagad ikdienu tev izstāst? Ko tu dari? Tagad tu esi savu uzņēmumu sadalījis franšīzēs, un franšīžu vadītāji nodarbojas ar savu komandu vadīšanu. To vai jāvadī idejas, ka tikai pāris cilvēki, kas ir franšīžu vadītāji? Jā, tā ir, bet, zin kā, es tāpat esmu diezgan iesaistīts, nu labi, tagad jau ļoti maz, bet pašā biznesa būvēšanā, jā, tā kā, piemēram, kaut ko iemācos, nezinu, Aleks Hormozijas iemācos jauns veids, kā ģenerēt līdus, jā, man liekas, tas vispār būs bomba, jā, līdz gada beigām, ka mēs ieviesīsim to mūsu līdu ģenerāciju, ko mēs esam tagad jau tā kā uzsākuši ar dažādiem partneriem. Tad, nu, es vienkārši atradu kaut jaunu veidu, kā mēs varam vēl. Jo man tagad vienkārši tā pozīcija ir citādāk. Es esmu frančīzes devējs, jā, un ir frančīzes ņēmēji. Un mans uzdevums ir, manu pakalpojumu padarīt pēc iespējas vērtīgāk, jā, un tad, nu, tā kā, es tāpatās turpinu domāt, kā lai frančīzes ņēmējiem es varu nodrošināt, nezinu, ātrumu, klientus, rentabilitāti, nu, kaut ko efektīvāku un tā tālāk, vai kaut kāds automatizēt kaut kādas lietas, un tā kā, nu, tas kaut kāda daļa paņem vienkārši to domāt, ieviest, atrast cilvēks, kas var kaut ko uztaisīt un tā tālāk, un kontrolēt viņu darbu, jā, un, protams, arī mentorēt un strādāt tiem frančīzes ņēmējiem. Jā. Idejas par līdiem tu esi laikam saklausījies, nu, nezinu no kā, bet, nu, tur šobrīd es jūtu, kad nu, ir tā, ka trūkst jau tagad aģenti, manuprāt. Kaut vai mēs esam 50. Reģionos, jā, ir līdi vairāk nekā laikam aģenti, jā, bet es vēl to pašu Rīgā gribu uztaisīt, jā. Vienkārši ir tā, ka bomba. Bet kaut tas bija biznesu-wise, bet pastāstīja, nu, kā izskatās Davida Barona? Normāli čaļi ikdiena. Kas notiek, ko tu dari? Teiksim, nedēļas nogriezdīt, plus mīnus tāds ikdienas. Nu, man jau tās dienas vairāk vai mazāk diezgan vienāds ir. Es pamostos, plus mīnus 6, man ir 7 vai 7:40 treniņš. Pēc treniņa es parasti dodos uz ofisu, un tas mēģinu, nu, tā kā saplānot tā, ka pirmās, nu, kaut kāda, nezinu, līdz kādiem 12, kaut ko tā plus mīnus es kaut ko daru, kas ir saistīts ar, nu, tā kā, nezinu, tur mājaslapām, CRM-iem, IT vai līdiem vai, nu, kaut ko tādu tā kā business-wise, un tad tā kā dienas otro pusi mēģinu, tā kā, kur man kaut kāda mītinga ar cilvēkiem, kurus, nezinu, atlas kā cilvēki vai, nezinu, kādam kaut kāda problēma, tā tālāk, nu, kurus tiekos cilvēkiem, jā, un tad es mēģinu būt apmēram līdz 6 mājās un pavadu laika dēlu. Super, kā tu arī ēd vai bez ēšanas? Es domāju, ir tie, kas uz saules enerģiju. Bet kas ir interesanti, man tvēšana ir tā, ka man ir sevi ļoti jāpiespiež, nu, tā kā, es ļoti, tā kā, nu, es negribu ēst, bet tāpat nopērku kaut ko, un tā kā sāku ēst vienkārši, jo es zinu, ka tās kalorijas nesavāc pa dienu savādāk. Mēs tāpēc iesim tūlīt pēc šitās sarunas uz garšīgo tālus restorānu suši ēst uz stikla pēdlīšu spēlēm. Noslēgumā man patīk Davids Bomba, vienkārši īsi, kodolīgi, konkrēti, tā kā man patīk komunicēt ar cilvēkiem. David, viena lieta. Pasaka vienu patiesību, ko tu esi sapratis 30 gadu vecumā par dzīvi. Viena patiesība. Viena tāda patiesība. Kas tev liekas? Tā ir to es toči zinu. Nu, pirmais, kas man ienāca galvā, nu, es laikam vienkārši prošu, kas ir pirmais ienāca galvā, ir, kad, nu, tieši par to autentiskumu, jā, kad nevajag nevienam skriet pakaļ. Jā, nevajag nevienam censties izpatikt. Nevajag
mēģināt iederēties kaut kur, jā. Vienkārši to visu nevajag. Un tā vietā, laikam, salīdzinājums tā kā ar medu, jā, tā kā, nu, ja tu esi medus un tu esi garšīgs, un bites pašas atnāk un tev atrod, jā. un kas ir interesanti, ir bitēm ar medu, nu, tā kā, vai zieds, piemēram, jā, zieds būs labāks, tā kā, jā. Viņiem labs connections, jā, jo tā kā tā bita tur, nezinu, paņem to medu, nezinu, viņa tur, nezinu, kas tur tajos ziedos nektārs vai kas ir, jā, un vienlaicīgi viņi arī izsēja to, nu, nākamās, tā kā, puķis tur apkārtnē, jā, tāpēc, ka viņi tur kustās un kaut kas izbirst un tā. Un, restīvi, viņiem dabiski sakrīt, nu, tā kā, bita grib ēst, puķis grib augt, un viņiem dabisks miedarbība, jā. Un, man liekas, arī dzīvē vienkārši jābūt tā, ka tev, viss, kas tev apkārt notiek, visi cilvēki, viss tev darbs, nezinu, nodarbošanās tā tālāk, viņas tev dabiski, nu, tāds kāds tu esi, jā, tieši to tur ir pievilks, un jo tu autentiskāks būs, jo tu tā kā atbilstošāks sev cilvēks un darbus un lietas pievilks, un tu vienkārši būsi laimīgāks tajā dzīvē. Vienkārši tas piemērs priekš manis, tā kā, nu, tāds praktisks, jā, lai nav tikai pa bitēm, ir tāds, ka es diezgan daudz ilgi domāju par to, kad man ir tur jāiet spēlēt golfu liepzītos bagātiem cilvēkiem, jā, vai man tur ir, nezinu, jābūt kaut kādos tur biedrībās un klubos, kur cilvēkiem ir nauda un tā tālāk. Nu, jo ir īpašums strādāt, man regulāri vajag investors un tā kā, nu, kurš tu grozies cilvēku sabiedrībā, kuriem ir nauda un tā tālāk. Bet interesanti, ka man vislabākie investori, vislabākās attiecības, visas tādas, nezinu, brīvākās un tā, ka mums sakrīt no, nezinu, pirmās sekundes, ir vienkārši to, ko es, nu, tā kā, kas man patīk darīt, jā, es nezinu, man patīk tagad cīņām ņemties, jā, un mani tagad šobrīd tad viena no lielākiem investoriem, viņi ir ap 2 cīņu fani, jā, un vienkārši visu mums uzreiz mums sakrīt hobiji, mums sakrīt interesi, mums sakrīt finansējumu, mums sakrīt tā kā vērtības un tā tālāk, jā, un tu daboni to pašu, ko tu biji, nu, tā kā centies, jā, ka tu tā kā centies iet kaut kur un meklēt un tur pielāgoties un iederēties un tā tālāk, jā, tā vietā tu vienkārši esi tāds, kā esi, dari, kas tev patīk, jā, tu saglabā tos mērķus, ambīcijas un tā tālāk, un atbilstošie cilvēki tev, nu, sakonektējās vienkārši ar tavu autentisko tevi, jā, un, man liekas, nu, tā ir forša lieta. Vienkārši fantastiski. David, tas bija vienkārši izcili pateikts. Dāmas un kungi, liels paldies par klausīšanos. Davids Barons. Paldies tev, David. Čau. Roberts Emersons.